Puiši neatzinās, tāpēc man neatlika nekas cits, kā izsaukt policiju. Bet īstenībā diezgan interesanti pieredze. Es nekad nebiju tā apsakts, tāpēc es nezinu, kā tas notiek, bet atbrauc viena policija, man bija jāsaraksta viena lapa, es domāju, tas ir viss, un viņi saka, nē, tas ir tikai sākums. Tad bija jāsaraksta vēl viena lapa, tad bija vēl viena, tad viņi tur sarakstīja visu garžā, kas kur stāvēja, kas paņemts, un tā tālāk. Tad atbrauc vēl viena policija, un viņi bija eksperti, jo te bija atstāti cimdi stāvēja. Tie droši vien tie, kas uzzīmēja grafiti, atstāja savus cimdus, un viņi tā kā CSI paņem pincetīti, viņi ienāk gumijas cimdiem, sapučē visu, paņem pincetīti, paņem tos cimdus, ieliek plasmas maisiņā. Reāli interesanti. Un tad vēl atbrauca trešā policija, kas man nopratināja. Viņi vienkārši paprasīja, kur kas stāvēja, kas ir paņemts. Tā ka puiši uzmanieties, policija ir jums uz pēdām. Bet laikam būtu laiks padomāt par kaut drošību vai kaut signalizāciju, jo es pats māku atmūķēt slēdziens, un es zinu, cik viegli viņas ir pārkniept. Starp citu, puiši nozaga arī mans knaiblis, tā ka uzmaniet pārējās garāžas, viņiem ir mans knaiblis.